Esi sveicināts jaunā Dieva žēlastības dienā vēstījumā īsi par galveno. Vai tu zini, ka tu esi pasaules uzvarētājs, ja tu tici uz Jēzu Kristu? Uzdoros Jāņa 2. vēstulē, kuru gribu šodien nolasīt tev stiprinājumā. Bet pirms tam 1. vēstulē pēdējā nodaļā es lasu šādus vārdus. Šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarēs pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus. Ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība. Jo 3 ir, kas dod liecību debesīs, Tēvs, Vārds un Svētais gars, un šie 3 ir viens. Un 3 ir, kas liecina virs zemes, gars, ūdens un asinis. Un šie 3 ir kopā. Vai tev ir derība ar Dievu? Vai tu piederi Dievam kā savam, vai viņš ir tavs vienīgais glābējs un kungs? Jo citi nav. Neviens nenāk debesīs kā vienīgi caur Jēzu. Jēzus pats to ir teicis. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani. Un lūk, nāk Jānis un saka, ka tu esi pasaules uzvarētājs. Jēzus ir tevi, tu esi Jēzu, un tava ticība uzvar pasauli. Un tālāk 1. vēstulē 5. nodaļā. Kas tic uz Dieva dēlu, tam ir liecība viņā. Kas netic tam, kas netic Dievam, tas viņu ir darījis par meli. Tāpēc, ka tas nav ticējis tai liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam dēla nav, tam nav dzīvības. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdam. Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Un, lai zinātu, vai lūdzam pēc viņa prāta, mums ir jāzina Dieva vārds. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Tas ir ticības jautājums, mīļie. Mēs saņemam to, ko viņam lūdzam. Un tad nāk Jāņa 2. vēstule. Nē, šīs nebija pirmās beigas, tas bija tikai fragments. Un viņš, zinot to, ka viena lielākā daļa no jums esat manas māsas, Kristu. Tātad 2. vēstulē Jānis raksta: es presbiteris izredzētajai nama mātei, tātad tu esi izredzēta, un viņus bērniem, ko es patiesi mīlu, un ne tikai es, bet arī visi, kas atzinuši patiesību. Patiesība, kas rakstīta vārdā un kas ir vienīgā šeit uz zemes. Tās patiesības dēļ, kas mīt mūsos. Vai tevī mīt patiesība? Un būs ar mums mūžīgi. Patiesība, kas būs ar mums mūžīgi. Ar mums būs žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un no Jēzus Kristus, Tēva dēla, patiesībā un mīlestībā. Un tad viņš saka tā: es ļoti priecājos, ka esmu atradis starp taviem bērniem tādus, kas dzīvo patiesībā, pēc pavēles, ko no Tēva esam
saņēmuši. Tagad es tevi lūdzu, cienītā, ne jaunu bausli tev rakstīdams, bet to, kas mums bija no sākuma, lai cits citu mīlam. Un šī ir tā mīlestība, ka mēs dzīvojam pēc viņa baušļiem. Šis ir tas bauslis, kā jūs esat dzirdējuši no sākuma, lai jūs dzīvotu pēc tā. Daudzi maldinātāji ir izgājuši pasaulē, kas neapliecina miesā nākušo Jēzu Kristu. Tās ir maldinātājs un antikrists. Lūkojieties uz sevi, kā nepazaudējiet to, ko mēs esam darbā panākuši, bet ka saņemat pilnu algu. Nu, lūk, un mums ir jāskatās uz Jēzu. Arī dzīves visgrūtākajos brīžos, arī man ir iznācis novērsties, jo tu pamosties, un tev ir pilna galva ar visām domām, un atnāk velns un saka, no, un kur tad ir tie Dieva apsolījumi? Tu taču vēl neesi saņēmis to, un tu neesi saņēmis šo. Un es pieļauju tādu kļūdu. Un tas beidzās, paldies Dievam labi, jo Dievs ir ar mums, viņš mūs neatstāja un nepamet, viņš runā uz mums. Taču viņš saka, atzinuši patiesību, kas mīt mūsos un būs ar mums mūžīgi. Mēs atzīstam patiesību, un tā būs ar mums mūžīgi. Un 8. pants. Lūkojieties uz sevi, ka nepazaudējat to, ko mēs, Pāvils un viņa komanda, esam darbā panākuši, bet ka saņemat pilnu algu, pilnu savu svētību sarakstu. Un 3. vēstulē, pašā sākumā, 2. pantā viņš saka, mīļais, es tev novēlu visās lietās, tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselei. Es ļoti priecājos, kad atnāca brāļi un liecināja par tavu patiesību, ka tu dzīvo jau patiesībā. Jeb citiem vārdiem sakot, tajā tavā dzīvē ir piepildījies tas, ko Dievs ir teicis savā vārdā, un mums ir uz to jātiec. Dievs pārāk dārgi ir samaksājis, lai mēs dzīvotu kaut kādos pa pusē svētīts, pa pusē nē. Un ja tu raugoties uz savu dzīvi, vēl neredzi, ka tu esi svētīts, tad atver 5. Mūzes grāmatas 28. nodaļu un pasaki sev, es tas esmu. Es esmu svētīts ieejot, es esmu svētīts izejot. Tas kungs pavēl svētībai, ka tā ir ar mani manās klētīs un pie visa, pie kā es lieku savu roku, pasludina visai garīgai pasaulē. Jo Pāvils teica, ka tu dzīvotu patiesībā. Šāds ir vēstījums. Es nezinu, kuram no jums viņš noderēja, jo jūs zināt, ka es īpaši nekad negatavoju, bet šodien man ir tāds, es vēl joprojām sildos tai Dieva mīlestībā, kā Dievs ir parādījis uz mums. Un man šķiet, ka man ar to pagaidām pietiek. Bet Dieva vārds vienmēr ir noderīgs stiprinājumam. Stiprinies šodien tajā, ka tu esi uzvarētājs, tu esi patiesībā, un Dievs piepildi savu sūtņu iepriekš pasludināto lēmumu. Tātad tu esi svētīts un nodrošināts. Un par to vienīgi Dievam slava, gods un pateicība Jēzus vārdā. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu vienmēr apmierini visas mūsu vajadzības pēc savas godības pilnās bagātības, ka Tu esi ar vienu pie mums līdz pasaules galam un kā ar Tavām brūcēm mēs esam dziedināti. Es pateicos Tev, Tēvs, ka Tu cel vārdu brīžos, kad mums ir grūti un turi mūs ar savas taisnības labo roku. Un arī tuksnesī, kad šķiet nekas nenotiek, Tev ir dzīvības vārds un dzīvības maize, Tēvs, un es Tev par to pateicos un slavēju Tevi un cildinu Jēzus vārdā.
Āmen.